Maiņa katram no mūsu izlases vārdsargiem dot iespēju sev parādīt pa vienam puslaikam šajā spēlē. Pirmo puslaiku nospēlēja Aigars Bondars, bet tagad uzreiz mēs redzam, ka pirmā minūte noslēdzas ar Latvijas izlases gūtiem vārtiem, un tas ir neviens cits kā Igors Dacko. Pēc Andreja Šustrova piespēles uz tālo vārtu stabu Igors Dacko veiksmīgi pārdresē bumbu Baltkrievijas izlases vārtos. Un mēs jau nonākam tikai vienu vārtu attālumā no mūsu pretiniekiem. Mēs redzam atkārtojumā šo epizodu. Neviena nepieseks. Igors Dacko veiksmīgi izvēlējās pozīciju un ļoti spēcīga gana piespēle bija, bet Igora pieredze un meistarība šajā ziņā ļāva mūsu spēlētājiem un mūsu izlasēs samazināt rezultātu starpību. Ļoti patīkam, ka šo puslaiku mēs sākam ar gūtiem vārtiem. Esam beidzot atslēguši Baltkrievijas izlases aizsardzību.